Ingvars Ivanovs. Ekrāna labajā malā. Tagad jau no kreisajā. Atkal labajā. Viņam pretī Kristofers Gerners. No abiem ir gribētu teikt, vienāds krāsas formas starp. Nu, viņi var atpazīt pēc uzrakstiem, vai nu uzraksts. Kristofers bez uzrakstiem. Lielais svars, pusmugais svars, un šeit puiši ir nopietni. Šeit katrs sitiens var būt nakautējuši sitiens, kaut gan cīņas, nu, teiksim, šie cīmdi ir 12 uncīti cīmdi. Ar šādiem ir grūti nakautēt. Bet, nu, tādi jaudīgi čaļi var visu kaut ko. Nu, mēs esam redzējuši, arī olimpiādē esam redzējuši nakauts. Tāds klasiskā boksa stils šobrīd ir redzams Ingvar Ivanov izpildījumā. Viņš iegriež pleciņu un visu laiku tur priekšējo roku izstiept, kontrolējot distanci. Varam redzēt, kurš vairāk koncentrējas uz boksu un kurš vairāk koncentrējas vispār uz cīņām. Kaut gan varam redzēt arī to, ka Kristoferam Gerneram boks nav sveši. Kā jau teicu, viņš pārstāv MMA un Pankrationu klubu Sevārču. Slavens klubs Latvijā, kurš sagatavojas daudz zināms atlētus, tādus kā Oļegs Emiljanovs, kā Rihards Biģis, kā tas saraksts ir ļoti garš. Azut Džafārovs savulaik arī pie Manuels Dženjāna Sevārčā sāk trenēties, savu profesionālo karjeru uzsāka. Aleksandrs Čižovs, pēc tam viņš nomainīja klubu, pievienojas klubam profesionāls. Paslīdēja. Arī Elis Mihaļenko nesaredzēja tur knockdownu. Un pirmais rauns ar to arī ir izskanējis. Vēl 2 raundi, tātad 6 minūtes, tīrais cīņas laiks. Mūsu ekrānos Ingvars Ivanovs, Golden Glory, viņa asistēja Valerijs Mikalauskas, kas tuvāk ekrānām, un Rolands Mikalauskas. Valerijs Mikalauskas, starp citu, ir arī šahboksa Latvijas federācijas prezidents. Šahboks ir hibrīda sportveids, kurā ir iekļauti 2 tādi gribēti klases sportveidi kā šahs un boks. Viens rauns šahs, otru raundu boks. Un mums arī šajā sportveidā ir arī panākumi arī uz lielās skatuves, gan Eiropas čempionātos, gan arī pasaules čempionātā. Līdz ar to mums ir spēcīgi atlēti visur, kur mēs startējam. Jā, nu, cīņas sportā, lielajā sportā, profesionālajā boksā. Nu, mums ir lielākais sasniegums, protams, kurus ir uzrādījis Mairis Briedis, 3 pasaules čempionu titulu, WBO, IBF un WBC versijās. Mairis jau ir noslēdzis par savu profesionālu karjeru, vismaz viņš paziņoja, ka beidz karjeru, viņam 39 gadi, nu, taču tagad mums ir profesionālajā boksā tāds skaļi vārdi kā Rauls Vulcāns, kā Ričards Bolotņiks, kā tas pats Milans Volkovs, un tas saraksts arī vēl garš, vēl nesen boksē, ne tik veiksmīgi varbūt. Tas pats Kristofers Bulmeisters, un mums ir Emīls Špīs, izskatās, ka atgriezīsies pēc pauzītes cīņa apritē, un tas saraksts jau mums ir garš, kas profesionāli boksā, mums šie top bokseri. Oskars Grosmans nesen atgriezās pro boksā. Nu, Ingvars, atvainojos, Kristofers Gerners izdara ļoti daudz sitiens, taču vairāk tā ir tie sitieni pa gaisu, tā arī viņi netiek piezemēti pret pretinieku ķermeni vai galvu. Jāpietuvies tuvāk, bet uztraucās par to, ka var kļūdīties Kristofers Gerners, tāpēc viņš pārāk to neiet. Ingvars Ivanovs arī ļoti labi kontrolē distanci, viņš arī ļoti izjusti kustās. Visu laiku ir vajadzīgā sev drošā distancē un nepaspēja Kristofers Gerners noķert Ivanovs. Ivanovs mazāk strādā, taču viņš izdara šos uzbrukumus daudz precīzāk, izmanto arī iespēju strādāt arī pirmajā stāvā, respektīvi sist pa korpusu, pa ķermeni. Nav tā, ka viņš ieciklējas pilnībā uz galvu, jo redzams, ka Kristoferam Gerneram ir laba aizsardzība, galva visu laiku ir nosakta. Tāpēc visu laiku ir jādomā jaunas pieejas plāni, kā tik klāt savam pretiniekam. Nu šeit jau tas jau bija kaut kas no
pat cage boxingā tāda sitiena īsti nav atļauta pa galvas augšējā daļu. Šeit puiši iekars, nedzirdēja gongu. Kas tur bija tur bišķiņ, likās Elvim Mihaļenko, tas skaļāk ir jāsit pa zvanu, lai dzirdētu. Un 2 raundi ir galā, vēl 3. priekšā. Tātad 3 minūtes. Ingvars Ivanovs, atkal mūsu ekrānos. Uzklaus treneru padomus un norādījums. Izskatās, ka Ingvaram viss ir kārtībā. Viņam šobrīd vajag tikai mierīgi turpināt šādā pašā stilā boksēt un pa lielam uzvara ir viņa rokās. Protams, Kristofam Gernam vēl ir iespēja pagriezt visu kājām gaisā, viņam ir iespēja nakautēt. Ingvaram, atvainojos, Kristofaram vairāk vajadzētu uzdrošināties un vairāk pariskēt, viņam vairāk ir jāuzbruk, jāizmanto savs dabīgais spēks, jāiet uz priekšu, jāsit varbūt tāds neordinārāks sitiens, jāizmanto visas tās opcijas, kuras viņš nav izmantojis pirmajos 2 raundos. Noslēdzošais rauns šajā 3 raundu mačā pēc cage boxing noteikumiem. Un Luka laikam ir izskatās, kas saklausīs mani vai treneru korpusu Kristofers Gerners. Tas ir tas, kas ir nepieciešams. Jāiet uz priekšu, vairāk jāriskē, jāizdara sitiens. Un tagad tas ir tas, protams, kļūdās, arī pastāv riski. Izvēloties šādu uzbrukumu taktiku, ka tu vari kļūdīties, ka tu vari arī kaut kādos brīžos arī kādu sitienu uzņemt. Tā tas notika arī šajā iepriekšējā epizodē. Kristofers Gerners gāja uz priekšu, bet Ingvars Ivanovs sagaidīja. Ivanovs redzam ļoti kustīgs uz kājām. Viņš nekoncentrējās tikai uz... ļoti labi. Ivanovs no tālās distances bombardē. Ļoti droši priekš sevis boksē. Bet Gerneram ir kaut kas jāmaina. Vēl minūti ir palikusi Gerneram, lai salabotu šo cīņu sev par labu. Jo šobrīd viss rita tā, kā to paredz un ir iedomājis Ingvars Ivanovs. Atkal trāpījums no Ivanovs. Ivanovs iet uz priekšu. Izskatās, kas atticināts. Laikam ir Kristofers Gerners. Kristoferam arī ir savs atbalstītāju puks. Manuprāt, nedaudz pavēl pamodās. Kristofers ir... Kas tur bija knockdowns, tiek atskaitīts Kristoferam Gerneram. Tagad... Cerības pēc punktiem uzvarēt Kristoferam Gerneram ir pavisam sarukušas. Protams, daudz spēlē. Un viss. Laiks. Cīņa ir galā. Gaidām tiesnešu verdiktu, bet mans redzējums ir sekojošs. 1. rauns Ivanovs, 2. rauns Ivanovs un 3. raundā stabili Ivanovs. Varam atskatīties uz labākiem momentiem. Bija gan aktīvs mačs. Tāds asāks sportists ringā bija Kristofers Gerners. Viņš izdarīja daudz vairāk sitienus, taču tie sitieni lielākā daļa lidoja garām vai nu arī Ivanova aizsardzībā. Ivanovs bija precīzāks, viņš bija kustīgāks, un līdz ar to viņš savāca ne tikai manas simpātijas, bet viņš savāca arī, es pieļauju, ka tiesnešu piezīmēs punktus par precīziem trāpījumiem. Patika arī Gerners, gribētu viņu redzēt, atpakaļ ringā. Un viņam piestāv cage boxings, viņam piestāv šāda tipa cīņas, viņš nav klasiķis. To var redzēt, viņš ir tāda ielu tipa boksēšanā stila piekritējs, kas principā ir cage boxing. Cage boxingā šeit mēs negaidām klasisko punktošanas boksu, mēs gaidām asumu. Uzvaru ir izcīnījis sarkanais stūris Ingvars Ivanovs.